Sveiki, mani sauc Mārtiņš. Esmu pēc dabas ļoti kautrīgs un nerunīgs. Bet centīšos pastāstīt, kāpēc esmu šeit atbraucis. Tad klausaties šajā stāstā. Atbraucu, lai sajustu mīlestību no sava debesu tēva, jo zinu, ka šeit to var it īpaši sajust. Un vēl, lai uzlādētu savus izrūsējušās, pussprāgušās baterijas. Jo velns pirms sakrāmēja čemodānus bija nolicis čupu dziļi stūrī, kurā ar laiku sāka smirdēt manā dzīvē. Tā, ka tā sāka ciesties acīs un sāku kļūt neiecietīgs, ātri aizkaitināms, sāku kurnēt, kā mazs nopuņķojies puišelīs. Tas nebija labi, tas neapmierināja un tā tālāk. Un tas ļāva ragu nagu lopam sākt savu ar savām netīrajām rokām sākt fīrēties pa manu dzīvi. Protams, neizpalika bez kārdinājumiem, kurus man pasniedza un, protams, ar neko jaunu jau nekārdināja, kā ar vecajiem grēkiem. Ja viens nesanāca, tad ķērās klāt pie nākošā, līdz tas izdevās un tika iekšā manā cietoksnī. Sāka sēt šaubas, kas tu par veci, tu to nevari, tev tas nesanāk, kas tu par Dieva vīru tāds puņķis vien esi. Un sāka tracināt visa pastāvošā kārtība. Sākās ar sievu rīvēšanās un pienāca diena, kad sievai izspraka viena frāze, kura iecirta lielu un dziļu rievu sirdī, un pēc tam vēl šo rievu pietaisīja līdz malai. Un tad sākās visādas pārdomas, sevis šaustīšana par to, ko vēlos, un galu galā domas sliecās uz to, ka jāpaņem perekurs no visa. Sāku meklēt, kur varētu notīties. Un tad dienu pirms inkauntera tāds bums kā ar āmuru papīri. Paga, ko tu darīsi inkaunterā, ja neesi sakārtojis attiecības ar sievu? Jo, ja esi tik mīksts, kā nevar izlīdzināties ar sievu, tad arī var iet piedalīties Pride gājienā. Atbraucot uz inkauteru, sēdēju, klausījos liecības, ko stāstīja līderi. Anketu jau sen biju izpildījis un sēdēju kā ercens. Tad sāka mācītājs runāt par nepiedošanas garu un sapratu, ka neesmu atzīmējis visus cilvēkus, kuriem nepiedodu. Sapratu to, ka mammai arī tad tā īsti neesmu piedevis par atstumtību. Bet tagad tam ir pielikts punkts. Un tad Vitālijs runāja par nešķīstības garu. Un sapratu to, ka neesmu bijis pilnīgi atklāts pret sevi un Dievu. Un ja neesmu atzīmējis visu par to, kuri ir bijuši grēki. Un tad sāku tā pamatīgāk izķemmēt savu spalvaino sirdi. Un anketa no baltas pārtapa par melnu. Pie tā paša nešķīstības gara apakšā ir daudzi dažādi gari, kā piemēram porņiki, iekāre, nešķīstības, neķītas domas, ononisms. Reāli visa šie grēki un atkarības atkrita tad, kad ieklibīju draudzē Kristus pasaule. Un velns jau saprata, ka jākrāmē koferi un jāvelkās prom ar savu spalvaino pakaļu, bet ejot prom kā zirgs aiz sevis atstāja čupas, kuras izkustinot sāka smakot, bet pēc šī inkauntera spalvainais ar savu kažoku uzslaucīja katru čupu, ko bija atstājis, un aiztina pederi. Šeit sajūtu to, ka man debesu Tēvs patiešām mani mīl ar visiem maniem trūkumiem. Debesu
Tēvs neskatās, kas tu par putnu. Viņš visus savus bērnus mīl vienādi. Tāpēc šīs dienas atkal jutos kā mazs puišelis, jo acīs ūdens krājās un brīžiem pat vajadzēja prasīt pēc laivas, lai tiktu krastā. Šis sajūtas ir tiešām patīkamas un tās tik var dot Dievs. Paldies Dievam, mācītājiem un, protams, visai komandai. Lai Dievs jūs svētī. Paldies par uzmanību.